Edijs Eglītis, Latvijas jaunas basketbola līgas direktors. Ir pagājis pirmais sezonas mēnesis. Kādi pirmie vērojumi un kā veicis Dumlas kausa? Jā, sezona ir pagājusi. Principā priekš mums sezona tas ir tikai 2 mēneši pagājuši. Mēs jau vasaras mēnešos augustā jau notiek kārtīgs darbs. Atskatoties uz pirmajiem 2 mēnešiem, arī, protams, visumā es varētu vērtēt pozitīvi, bet, protams, ir daudz tās lietas, kas ir labi, ko mēs plānojam, kas ir sanākušas. Ir, protams, lielākas dažādas lietiņas, kuras mums varbūt nav veikušās tik labi, ko mēs gribējām īstenot. Bet es domāju, ka turpinājumā strādāsim, darīsim. Es domāju, ka būs labāk nekā ir. Jaunie tiesāšanas noteikumi, kā tas izpaužās jaunas līgā? Jaunas līgā mums bija tā, ka seminārs tiesnešiem lielais, visi tiesneši no Latvijas, kur mēs apzinājām jaunas līgas tiesnešus, mums bija augustā. Un līdz ar to mēs nepaspējām, nedabūjām nekādu informāciju teikt par tiem kā jaunievedumiem, kas ir, ko mēs varam redzēt tagad jau Eurolīgās un gan LBL-ā, gan visās nopietnās līgās. Bet, kā jūs zināt, arī jaunas līgas tiesā lielie tiesneši, LBL, kas ir licencēti, LBS licencēti tiesneši, tad tie it kā zin tos jaunumus un tie mēģina, it kā vadās pēc šiem jaunumiem. Bet jaunas tiesneši mēs it kā vēl neesam pievērsušies, bet mūsu tiesnešu koordinātors Oskars Lucis, mums būs ziemā Molten turnīrs meitenēm, kur mēs katru gadu, tas ir tā kā arī seminārs tiesnešiem, tas ir kā bāzes turnīrs, kur mēs cenšamies izglītot tiesnešus. Protams, ir daudz lietas, protams, kā ir jāpiestrādā. Šādi tad ir dažādas sūdzības par tiesnešiem, un tāpēc līdz ar to cerēsim, strādāsim, lai mēs to lietu labotu un uzlabosim darbu. Jaunas līgā diezgan liela ietekme arī spēlētāju vecākiem. Kāda sadarbība ar viņiem vai atsauksmes? Jā, ļoti, es domāju, vecākiem tas ir, var teikt, pats galvenais sponsors vai tas dzinuls bērnu attīstībā. Vecākiem ļoti liela loma, jo arī sporta skolas nevar bez vecākiem, tāpēc es domāju, vecāks ir svarīgs faktors. Jaunas līgā ir tā, ka tu var iedalīt vecākus 2 daļās, vai pat varbūt 3 daļās, tā teiksim. Ir viena daļa tāda, kas varbūt, kuriem tā jaunas līga varbūt tā neinteresējās, it kā bērns iet nodarbojās ar to sportu, un tā otra daļa ir tāda, kas ir kā seko līdz lietām, bet ne tik padziļināti, bet ir trešā daļa, kas ir ikdienā iekšā no A līdz Z, brauc līdz bērniem uz katrām spēlēm, ved bērnus uz spēlēm un seko. Es domāju, tā var iedalīt 3 daļās to vecāku kategoriju, bet visumā ir, vecāki nāk uz spēlēm, sevišķi patīkam skatīties, kad jaunāko grupu spēlēm ļoti daudz vecāku nāk. Domāju, tas ir, protams, likumsakrīgi. Tas pat, ko tu pieminēji Dumlas kausu, tur arī bija ļoti daudz novērojami, ka vecāki ļoti daudz brauc, atbalda. Vecāki jautājumi arī dažādas lietas, ko mēs cenšamies strādājam, jo nevienmēr visi vecāki varbūt ir tik pozitīvi, un tā ir arī gadās šad tad, kad kāds iesilst vienkārši daudz. Ir visādi tie kalibri vecāki. Bet vispār kopumā ļoti, domāju, pozitīvi. Lielākā daļa spēļu notiek sestdienās, svētdienās. Cik grūti un laikietilpīgi ir kalendāri izveidot jaunas līgai? Kalendāra jautājums jaunas līgā, tas ir tas pats būtiskākais. Tas ir ļoti tāds komplicēts darbs, jo tas nav varbūt kā citās lielās līgās, kad ir noteikti dienas, un tad arī spēlē, un tai līgai neinteresē, vai ir zāle vai nav. Kā mēs varam redzēt, Eurolīgā vīriešiem vai KPL hokejā, ja arēna nav, tad, diemžēl, spēlē Liepājā. Tad ja ir paredzēts dienas, tad arī spēlē. Bet jaunas līgā ir ļoti daudz dažādu apstākļu. Ir tā, ka vienā sporta skolā ir gan zēnu grupas, gan meiteņu grupas. Sporta skolā ir viena zāle, ir pilsētas, kur vispār pilsētā ir viena sporta zāle tikai. Un līdz ar to daudziem sporta veidiem ir jāsadzīvo un nevar. Tas kalendārs ir tā jāsaliek, lai visi tādā zālē varētu nodarboties. Līdz ar to tas ir ilgs, smags, ietilpīgs darbs, strādājot ar sporta skolām. Tāpēc arī jaunas līgā bieži vien ir tā, ka tās spēles, kā kalendāra sezonas sākumā ir sastādīts, bet viņas ļoti bieži mainās. Un tad jau pie pieminētiem faktoriem, kad bērni spēlē varbūt jau vecākajās grupās, tā kā sieviešu līgā, LBL2, LBL1, līdz ar to, lai varētu kaut kā tikt uz tām spēlēm, tad ir tās spēles tiek bieži vien pārceltas. Paldies un veiksmi darbā! Paldies jums!